Kā narcis paņem tavu laiku? Kad tu apreci narcisu, tu nesaproti, ka tu atdod savu dzīvi, laiku un vajadzības, laimi, mieru. Narcis pieprasa no tevis to. Viņš domā, ka viņam pieder tavs brīvais laiks, īpaši, kad vēlies būt ar sevi. Viņš grib, lai esi pieejama 24/7, lai izpildi viņa vajadzības, bet viņš savu brīvo laiku var paņemt, kad vien vēlas. Iet ar draugiem, iet sportot, būt ar savu ģimeni, skatīties spēles, medīt, zvejot, visu to, ko viņš vēlas darīt un kad vēlas to darīt. Bet tev nebūs sava brīvā laika, jo tas paņems tavu uzmanību nos no viņa. Kad tu paņem savu brīvo laiku, viņš ir saniknots, pat tad, ja pats bija iepriekš savā brīvajā laikā. Nepārtraukti zvanīs, kad būsi mājās, un kad atnāksi mājās, tad viņš liks tev par to samaksāt. Kad tu viņam jautā par savu brīvo laiku vai darīt to, ko tu vēlies, tā ir viņa noraidīšana. Tas ir personisks uzbrukums viņam, necieņa, nemīlestība, patmīlība. Tā ir ļaunprātīga attieksme pret viņu. Ir normāli būt atsevišķi vienam no otra kādu brīdi. Tas, ko tu gribi, tas, ko tev vajag, nekad nevar būt tavā prātā pēc viņa domām. Viņa vajadzības, tām vajadzētu tevi apmierināt. Tavi draugi, ģimene, darbs, laiks, vajadzības, hobiji narcisam neko nenozīmē. Tavs darbs ir narcis, tava dzīve ir narcis. Tu dzīvo, lai kalpotu narcisam. Tas ir pēc viņa domām, lai darītu viņu laimīgu. Protams, tas nav iespējams. Bet tev ļoti, ļoti jācenšas. Tev jāpiepilda viņa vēlēšanās, tev jānoliek malā viss mirklī, kad viņam kaut ko vajag no tevis. Bet tavs patiesais darbs ir, lai tu būtu brīva no narcisa. Dievs grib, lai tu emocionāli atdalies no narcisa, arī fiziski, ģeogrāfiski.